Alise? Labvakar. Šeit Toms Treibergs jums zvana. Treibergs, ne, ar tu? Jā. Rasela Krova sekretāra, vai ne? Jā, es jums vienkārši vakar zvanīju par to tikšanos ar Krovu kungu, un es gribēju zināt, vai viņš ieradīsies. Viņš zina? Jā, ļoti jauki. Jā. Es jums varētu atstāt varbūt arī savu darbu telefonu, lai mēs varam pēc tam arī sazvanīties. Halo? Raselu. Toms, ja? Raselu, sveicināts. Toms Treibergs. Prieks, ka jūs atnācāt lūdzu. Es arī pasūtīju tēju. Roibus. Jūs dzersiet roibus, ja? Tas ir roibus, ja? Jā. Es jums arī pat ielēju tieši domāju, vai jūs būsiet vai nebūsiet. Jā. Svarš. Man ir tā fantāzija par to, ka, ja es kaut kad vinnēšu kaut kur, piemēram, spēlmeņu naktī, ja, tad es izmantošu savas 5 runai atveltītās minūtes, lai iemācītu spēlmeņiem taisīt īstu roibus. Tur ir slikta tēja tātad, ja jūs gribat teikt. Nu, teiksim tā, viņas tur nav. Ja tā pusē nopietni. Skaidrs. Jā. Tiešām liels prieks, ka jūs atnācāt. Es domāju, jūs tagad droši vien tādu reta reizi esat Rīgā, vai ne? Jums ir jābrauc, saprot, uz Angliju tur un jā, pēc kaut kāda laika. Mācīties, vai ne? Jā, pēc kaut kāda laika. Nu jā, tagad senāk. Bet Rīgā ir jauki, vai ne? Nu, tomēr dzimtene un tā. Rīga ir tāda forša vieta, uz kuru atbraukt, bet vēl foršāka vieta, no kuras aizbraukt. Es tā parasti saku. Jā, tomēr ir tā. Es tiešām vienkārši kretinēju ārā tas, kā viņi restaurē vecās mājas centrā. Tas ir šausmīgi. Cik dzeltenie tie toņi, tas vienkārši. Tas ir kaut kas tāds, no kā es ar lielākā prieku. Toņi ir briesmīgi, es piekrīt, jā. Jums ir interesants mētelis, tad cik? Jā, tas ir Valentīns Judarkins. Bet vai nav tagad bišķiņ pa karstu priekš? Vēl jau nav ziema gluži. Neskaties ārā, es novilkšu. Gaisa kondicionieris. Man patīk tas slāvu dizains pēdējā laikā. Jo latvieši, man liekas, viņi ir tādi ļoti, viņi pārāk atturīgi, es teiktu tā. Šis ir atkal tāds, mazliet, teiksim. Es domāju, piemēram, jūs droši vien arī savā, kamēr jūs tur vēl esat, satiekat visādas interesants cilvēks noteikti, vai ne, aktieris, režisors, kaut ko tāds īpašs personības droši vien, vai ne? Jā? Jā. Nu, redziet, man tiešām ir jāsaka, ka es esmu milzīgs jūs talantu cienītājs. Piemēram, es domāju, kolhoza kaunināšanas etīdē, vai ne? Tā jūsu darbība, tas jūs grēka grēcinieka tēls, tas upurjērs faktiski, vai ne? Jā. Es domāju, arī tas ir labi, ka jūs izvēlējāties, droši vien jūs, ne, Brūders Lukas, viņš te daudz, ka tā padomju tematika, vai ne, visi šie te motīvi, sapcīt daudz cilvēku nezinu, jā. Tā ir diezgan problemātiska. Viņi tiešām tā būtībā izglītojuši, un doktorā Levināja tas jūsu tēls, vai ne, tā. Jā. Es tiešām domāju, tā kā tās Gesta Berlīnas tiešām vismaz vai. Jā, ļoti, es esmu liels jūsu fans tiešām. Jā, jūs cigareķi? Tas ir beļģi, piedodiet. Nē, kas tas? Es faktiski esmu redzējis katru jūsu etīdu. Man YouTube'ā saglabāt visu video ar nerteņu piedalīšanos, jā. Nē, es pataupīšu vēlāk. Ko tad ir pīpēs tik daudz, jā. Pilnīgi katru nerteņu etīdu man ir saglabāt. Jā, faktiski zinu par nerteņu visu. Es arī zinu šo to par jums. Jā, es lasīju rakstus jūsējos šitējā kultūras... Kultūras fórumā, jā. Kur jūs tieši lasījāt, par ko tas bija? Interesanti. Jā. Ļoti interesanti tieši. Kāpēc es jūs uzaicināju, vai ne? Nu, tiešām, es atvainojos, es tiešām satraucies.
man vienmēr ir interesējusi vēsture. Jūs esat vēsturnieks? Ne jau tādā profesionālā ziņā, bet kā hobijs. Un man vienmēr patīk pētīt, kā, piemēram, A nokļūt līdz B, tad līdz C, tad līdz D, kā kaut kādi notikumi ķēdē, ietekmē viens otru, kā faktiski veidojas vēsturi, vai ne? Tas man ļoti fascinējis vienmēr. Un es arī esmu veids tādu nelielu pētījumu. Es esmu veids pētījumu, es jums tūlīt viņu arī parādīšu. Tas ir šis? Vēl mirklīt, tā neliela ievada varbūt pirms tam. Tas ir tiešām nozīmīgs pētījums, viņš man prasīja vairākus gadus. Es sēdēju arhīvos, kā tāds stāžs. Un es atklāju ļoti interesantus faktus par sevi, par saviem radiniekiem, par savu dzimtas koku. Šis pētījums bija dzimtas koks, var cikot. Bet viens no šiem atklājumiem bija sevišķs, īpašs. Un kāpēc, piemēram, Rasels Kraus ir šeit, vai ne? Kāpēc Rasels Kraus? Viņš ir šeit, tas ir pilnīgi dibināti iemesli. Vienkārši es tik ilgi gaidīju šo tikšanos, ka, piedodiet, tas tās nedaudz haotisks. Bet pirms es jums rādu šo pētījumu, man ļoti patīk jūs izrādēt par pārcilvēku un suni. Tur bija tas zvēristiņš, kas tur jādod. Kāds? Klodēlijas zvēristiņš. Un es domāju, mēs tādā simboliskā manierē varētu dot viens otram šo zvērstu, ka jūs paturēsiet, teiksim, ka jūs šo te, ne jau noslēpumu, bet ka jūs esat manā pusē. Ka mēs, tā teikt, vienojamies kopējā tādā projekta izpētē, vai ne? Tā simboliski, vai ne? Tā. Tur pirmo tātad, tas bija par viena teica tā, otra teica tā. Nesaki nevienam, nesaki nekā. Jā. Īstenībā man tik ļoti aizkustināja, ka jūs piekritāt, varbūt mēs varētu arī to otru zvērst, tad mēs būtu tiešām apzīmogot ar tādu vienotības zīmi, ka, tad varbūt arī to otru zvērstiņu, ja? Tas, ko es teikšu, paliks starp mums. Tas, ko es teikšu, liels noslēpums. Mēs atvaļos sajūts. Jums vajadzēja teikt otru, bet... Tas jau nav, kas var. Jā, tātad, griežot garu stāstu īsu, šis pētījums. Tātad, mans dzimtas koks, un ko es atklāju pētot šo koku, ir tas, Rasel, ka mēs esam brālē. Jūs domājat, tajā radošajā ziņā mākslā, vai ne? Mēs esam radinieki. Asins radinieki, protams, ļoti attāli, bet mēs esam brālēni. Un es jums pēc zvērestiņa arī parādīšu to ģenealoģiju, kā tas sanāk, redziet. Mans vectēvs, jūsu dzimtas atzarā, jums sanāk vec onkulis. Tas nozīmē, un mēs ar jums faktiski dalām vienu un to pašu vectēvu. No Viķebskas gubernijas. Broņislavs tas, kurš. Jā. Es paņemšu vēl nedaudz apskatīties pats, lai jums varētu būt labāk norādīt. Mans bija no Latgales. Jā, tieši tā. Un jūsu, mans vectēvs ir, sanāk, jūsu ģimenes atzarā vec onkulis. Un mēs dalām vienu to pašu vectēvu. Un mēs esam brālēni. Jā, to es esmu. Iedomājieties, es pēc tam, es varu teikt cilvēkiem, iedomājieties, es esmu brālēns Raselam Kravam, vai ne? Tā, kas par sakritību?
Nu, es tā varu paziņot, saprotiet,